nevajag nekad baidīties. Nāk kāds projekts priekšā, un jūs zinat to, ka jūs gribat izmainīt dzīvi, kaut ko ieviest savādāku, kaut ko foršāku, ja, nevajag baidīties. Es jums piedāvāju jaudīgu projektu izmaiņu savu dzīvi 90 dienās, nevajag baidīties. Starp citu, līdz 15. var pieteikties krievvalodīgo grupiņai. Mēs ar Andžeju arī ejam projektu. 4 mums atnāk arī komplektiņi, un mums ir arī vēl dalībnieki. Tāpēc būs forši un vēl varat uzspēt sev arī iegādāties pirmo komplektu, bet par to viss sīkāk rakstiet man. Ziniet kā, man ir līdz ar šito visu, kad es biju Latvijā, man bija viens tāds mērķis nopirkt grāmatu. Es nevēlos publiski rakstīt, kas tā pa grāmatu. Viena iemesla dēļ mēs iziesim dažādiem punktiem cauri šo visu projekta periodu, un ir ļoti daudz frāzes un ļoti interesanta grāmata, kur, protams, kad izlasīšu un kad viss beigsies, ja, es, protams, varu iekomentēt, kas tā būs pa grāmatu, ja, bet mazliet par to, ko es pieminēju, nevajag baidīties. Nu, tad fragmenti no grāmatas. Bailes ir vienas no nāvējošākajām emocijām. Tās padara mūs aklus pret iespējām turpat blakus. Bailes nespēj saskatīt izēju. Tās izraisa cīnies vai beidz reakciju. Pasaulē pastāv īstas briesmas, bet tev ir izvēle, kā tu uz tām reaģē. Lai tu varētu pārstāt būt medījums, tev ir jāatbrīvojas no uzskatiem, kas veido tavu priekšstatu par pasauli kā plēsēju. Kad sapratīsi, ka stresu izraisa tavi uzskati, nevis cilvēki vai situācijas tur ārā, tu varēsi dzīvot harmonijā ar pasauli, nevis justies kā mūža ieslodzījumā kara zonā. Emocionālais spiediens, kādu izjūtam ikdienā, bieži vien ir mūsu ierobežojošo uzskatu un pārlieku aktīvās cīnies vai beidz reakcijas rezultāts. Bailes var iedragāt arī mūsu veselību. Daudz veselības problēmas ir saistītas ar neizdziedinātām emocijām, un pašsvarīgākās no tām ir bailes. Emocijas ir no aizvēsturiskiem laikiem saglabājušās izdzīvošanas programmas, kas ir iekodētas mūsu limbiskajās smadzenēs un brīžos, kad tavā domāšanas un nervu sistēmā dominē toksiskas emocijas. Tu pakļauj sevi briesmām, lai pārstātu būt par apstākļu upuri un kļūtu par varoni, kas dodas grandiozā ceļojumā pretī jauniem atklājumiem. Tev ir jāsadziedē savas emocijas. Atrast iespējas sevī dziedēt nav nemaz tik grūti. Dzīvē ir tik daudz izaicinājumu un stresa faktori, kas ļauj pārvērst toksiskas emocijas, bailes un dusmas pozitīvās jūtās, līdzcietībā un mīlestībā. Nošķiriet toksiskās emocijas, kuras mūs nomoka un indē, un sajūtas, kas pārņem mirklīgi un ir pārējošas. Var gadīties, ka reizēm sajūti dusmu uzplūdumu pret bērniem vai dzīves biedru kā pēkšņu uzliesmojumu, kas liek uzbangot ķermeņa un smadzeņu ķīmijai, taču šī sajūta drīz pāries un atkal iestājas līdzsvars. Turpretī toksiskās emocijas var palikt organismā ilgstoši un iemājot neironu tīklos uz vairākām stundām, dienām vai pat gadiem. Tāpēc, mīļie, nebaidāmies. Nu ko, laimes burvīga diena ir. Esmu vienmēr šeit, Jolanta Priede, dzīvojas Anglijā, un esmu šeit, lai piedāvātu jums veselības koncepciju savas veselības aktivizēšanai uz pareizo ceļu, ja? Un ziniet, kas ir, es pat esmu visam tam gājis cauri, tāpēc man nekas tas nav svešs. Projektu var katru reizi iet kopā ar visiem dalībniekiem, jā, jo tāpēc, ka tā ir tā pati arī veselības koncepcija, tikai viņi ir mazliet 3 mēneši, un pēc tam jau cilvēks pats jau skatās, jā, kur jau viņš grib virzīties. Bet pati veselības koncepcija, jā, viņa ir drusku plašāka, jo mums arī ir ļoti daudz pieejams tieši tā paku sistēma, tas kompleksais piedāvājums, jā, mums nav, kā visur ir viss pierasts, jā, kad ejam kaut ko pērkam, mēs īsti paši nezinām, ko mēs pērkam, kas kopā sadar, kas nesadar, ja, un kas būtu vēlams, kas nebūtu vēlams. Tad mums Koroļu klubā ir ārsti, profesori, speciālisti, ir salikuši mūsu kastītēs, ja, kompleksu risinājumu ar dažāda veida produktiem, kas ļoti labi sapas, kas, piemēram, Coral Detox Plus, kur 20% un 80%, ja, kur izvedās tieši
ūdeni šķīstošie toksīni un tauko šķīstošie toksīni. Ja? Tāpēc, ka daudz kas sliktais, kas uzkrājās, ja? Mums vajag to attīrīšanu. Mums vajag tieši tāpat tā kā māju vajag attīrīt, vajag izmazgāt tur veļas mašīnu, vai izmazgāt tur gāzes plīti, vai visu, ko tam visam vajag kaut kādu detoksikāciju, ja? Kaut kādu attīrīšanu. Ja? Un mēs paši par sevi esam ļoti daudz aizmirsuši. Mēs veltīsim laikot savām mašīnām aprūpi un remontu un visu, lai būtu viss kārtībā, lai šī mašīnīte mūs vestu, ja? Bet mēs aizmirstam par sevi vairāk, ieliekat vairāk sevi sākumā un pēc tam to visu pārējo. Bija lidmašīnā lidoju, un tur bija viens tāds moments, un šajā reizē es kaut kā man smadzenēs ielikās, ja tieši sēdēju, un arī sieviete tieši teica, ja, sākumā uzliekam sev to masku. Sevi nodrošinām, ja, lai mēs esam drošībā, un pēc tam tikai citiem palīdzam. Tāpat tās arī ir dzīvē. Sākumā mēs palīdzam sev. Vienalga, ko mēs darām, vienalga sākumā mēs palīdzam sev. Tad, kāpēc mēs ciešam citreiz, jo mēs gribam palīdzēt visiem sākumā, un mēs paši tur esam, tur, kur mēs esam. Sākumā sev. Un īstenībā arī mans ceļš uzsākās tieši tā. Es sākumā sevi. Un pēc tam pakāpeniski rādot to, kā es sevi, paķeru līdzi ļoti daudz foršu cilvēku. Tā kā tā labmīļa.